Kas tas bija? Armoņi. Armoņi, un ko viņi spēlēja? Dziesmiņa. Un kas ir dziesmiņa? Valoda notīm. Labi, dziesmiņa ir skaņa. Un runa ir skaņa. Un faktiski, tas, ko es stāstīšu, tas ir par skaņu, par to, ka ko mēs varam skaņas izlobīt ar skaitļotā tehnikas palīdzību. Paskat, no Vilainas nobirst, šitas man paliks par suvenīru. Ar šitiem te ar caurumiem. Atklāt sakot, es arī mazliet jūtos kā tādā Vilainē. Es gan jūtos viņā silti, vēl nemetīšu, bet faktiski tas, ko es stāstīšu, ir tas, ka, tas varbūt arī parādīs to, ka mums tās Vilainas, kuras ir arī mūsu skaņās, arī mūsu runā, varbūt, ka vajag pataupīt. Kāds ir iemesls, kāpēc to sāku darīt? Ir tāds pārnots valoda, ir dialekts plus armija un flote. Viņa autors ir ļoti interesanti. Viņš vispār ir Latvijas žīts, viņš ir kuldīdznieks pēc izcelsmes, pēc tam viņš ir dzīvojis Liepājā un Daugavpilī. Mējers Veinreichs, un jau būdams Amerikā, viņš to savā dzimtajā idišā pateica, ja, ka šprahis dialekt mit armija un flot. Un tas ļoti labi raksturo to situāciju, kā tas šobrīd notiek. Nu, jau labu laiku notiek. Ka tie objektīvie kriteriji nav galvenie. Sociālie, jā, tādi dūras kriteriji, un tagad viss ir sajūta, cik tomēr tā dūra varbūt netālu, ja, pēdējā gada laikā. Tāpēc, faktiski, vai mēs nevaram kaut kā ar kaut kādām statistiskām metodēm tam stāvēt pretī un mazināt kaut kādā mērā šo te politikas ietekmi faktiski tādās samērā objektīvās lietās. Kādas ir iespējas darboties ar valodu? Vārds var būt vai nu rakstīts, vai skanošs. Protams, ka primārais bija skanošs vārds, un faktiski tas izmantojam, ja ortogrāfisks pieraksts, viņš ir nosacīts. Ļoti bieži cilvēki tagad, jo sēž internetā, tur baigi darbojos, kaut ko dara, un viņiem šķiet, ka tas, kā ir rakstīts, tas ir primāri, bet īstenībā tas ir tikai sekundāri. Pats galvenais ir tas, kā tas skan. Un tāpat tas, kas jums ir rakstīts pasē, tagad ir jauniešiem, es saskaries, man ir uzrakstīts ar šitādu burtu uzvārds. Tas viss ir fufels. Pirms 100 gadiem cara laikos ierēdnis varēja pierakstīt tā un varēja pierakstīt šitā. Un galvenais ir, kā tanī ciemā, kur dzīvoja tavs vec tēvs, kā tur runāja. Tas ir galvenais, kā skan tavs uzvārds. Nevis kā ir ierakstīts tavā pasē, jo tavam 5. pakāpes brālēnam varbūt ierakstīts ar citu burtu. Nu, lūk, tāpēc tas ortogrāfiskais pieraksts, viņš īstenībā ir materiāls, ar kuru mēs nestrādājam. Visādai varbūt vairāki pieraksti. Tie paši serbi un horvāti. Faktiski viena tauta, bet 2 tradīcijas rakstu, un tādu ir daudz pasaulē. Plus vēl tas, ka ir daudz valodas, kurām nav rakstu tradīcijas. Tātad mēs ar viņām vispār nevaram darboties. Līdz ar to mēs atmetam. Mums paliek fonētiskais pieraksts. Kas ir fonētiskais pieraksts? Tas ir tās fonēmas, tās skaņas, kuras skan, tās arī tiek pierakstītas arī pēc kaut kādas vienošanās, bet šī vienošanās var būt pārvalodīga. Viņa var attiekties uz visām valodām un izloksnēm. Un otrs variants, ar ko strādāt, materiāls ir skanošs vārds. Tātad vai nu tas ir runas ieraksts, vai nu tā ir lasīta runa, vai nu tā ir spontāna runa. Ir mākslīga, un ar to mēs diez vai gribēsim strādāt. Spontāni vienkārši mēs dzirdam, kā tante kaut kur runā, mēs pieejam, ierakstam, tas ir īstais materiāls. Nu, lūk, tātad es strādāju gan ar fonētisko transkripciju vispirms pamēģināju, un tad pievērsos jau pašām fonogrammām. Viens variants, kā darboties ar transkripciju, ir tā sauktās n-grammas. Kas ir n-grammas? N-grammas ir tādas garuma simbolu virknes, kaut kādas apakšas. Un ņemam, teiksim, no 1 līdz 5, ja, teiksim, tas būs
teiksim, līdz 3, ja, trigrammas, ja, un šādas saskaitam, cik ir kaut kādos tekstos, cik tiek sastaptas šādas trigrammas, ja, tad mēs pēc viņu biežuma, sastapšanas biežuma, faktiski varam šīs valodas klasificēt un noteikt, kura ir tuvāka. Ja, tas ir viena tehnika. Un šo te izmantot tīri pielietojumu, ja, e-pasta vēstuļu automātiski pirmapstrādi, ja, var atpazīt par kādu tēmu un kuram speciālistam sūtīt. Bet tāpat mēs ar šo te metodi varam izmērīt, cik šī valoda, mums pietiekam daudz tekstu, izlasa pietiekam liela, cik šī valoda ir tuva tai valodai. Un faktiski mēs varam definēt attālu. Un to attālu varam izmantot politiskajam pasūtījumam. Šīs valodas objektīvi ir tuvākas. Lūk. Tātad, tas ir kā tas tika realizēts, tas nav svarīgi. Te ir eksperimenti. Vispār es centos strādāt ar Latvijas izloksnēm, jo tad vienkārši tas materiāls ir pieejamāks. Ja? Bet principā tas ir uz kurām valodām ar kaut kādiem varbūt pigmejiem, kas tur švilpj un tādas, bet normālām indoeiropiešu valodām un kaut kādām tādām citām valodām, ja, ķurku, somugru, tas viss darbojas. Un kas sanāca? Sanāca interesanti, ka Šķilbēni, piemēram, un Baltinava ir vistuvāk. Ja? Tad tie ir kaimiņu pagasti Latgalē. Ja, teiksim, Džūksti, kas ir Kurzemē, viņi, protams, ir vistālāk sanāk. Ja? Faktiski tas atbilst tam, ko varētu sagaidīt. Es neiedziļināšos, jo laika maz, bet ideja tāda. Nākamais, ko mēs varam darīt, ir mērīt rediģēšanas attālums. Kas ir rediģēšanas attālums? Rediģēšanas attālums ir tas, cik simboli jānomaina, piemēram, pieraksts, cik simboli jānomaina, lai no viena vārda tiktu pie otra. Pamēģināsim mazu eksperimentu. Tā. Jā. Kā tev sauc? Māra, ļoti labi. Aiziet uzrakst savu vārdu. Un tevi? Ilze. Ilze arī uzrakst savu vārdu. Tā, un kas būs? Nāc, tu tāda mums uzstājies. Jā. Tagad tavs uzdevums būs no viena vārda iegūt otru vārdu. Jānosaka Levenšteina attālums. Īstenībā ļoti triviāli, jo šī gadījumā tātad, cik jāveic darbības, mēs varam veikt aizstāšanu, dzēšanu vai pievienošanu simbolu. Cik jāveic, kāds ir minimālais darbības skaits, lai no Māras mēs iegūtu Ilzi? Un no kurienes nāks tas Ctrl V? Izskatās, es droši vien ko darītu, ja es tev pareizi saprotu, ka pasītos, kur ir kopīgie burti un ar to sāk. Jā, bet viņu nav. Tad arī viss ir skaidrs, vai ne? Un garums ir vienāds. Tad tik arī būs, vai ne? Jā. Tāpēc tas ir Ctrl V. Jā, labi. Un tāpat mēs varam, principā mēs varam paņemt divas vārnīcas. Mēs varam paņemt kaut kā, teiksim, paralēlus leksikonus. Ja? Tātad, faktiski tā ir vārnīca ar atbilstošiem vārdiem. Un sarēķināt, cik no vienas valodas, teiksim, pāriet, šī metode darbojas tuvām valodām. Tālām valodām tas nedarbosies, bet, teiksim, tuvām valodām ir atbilsme, ja? Teiksim, cik vajag maiņas, un tad, teiksim, izrēķināt to vidējo uz tās vārnīcas, un tad mēs faktiski iegūstam attālumu. Kur ir problēma ar šo vienkāršo rediģēšanas attālumu? Protams, ka ir skaņas, ja, un līdz ar to viņu apzīmējumi, ja, kas ir tuvākas, un ir skaņas, kas ir tālākas. Un līdz ar to mums gribētos, lai tālākas skaņas būtu dārgākas, viņu aizvietošana uz šausmas. Lai aizvietošana būtu dārgāka, un tad tāpēc mēs gribam ieviest attālumu starp simboliem. Ja? Mēs viņu ieviešam, teiksim, kā latviešu fonēmām, izlokšņu fonēmām, mēs izveidojām 8 dimensiju telpu,
un uz viņas definējām Euklidu attālumu. Un tad sanāca šie te attālumi starp dažādām fonēmām, ja? Un pēc viņa jau sanāk daudz skaistāk. Labi, Laid, tagad par ierakstiem. Baigi ātri tas būs. Davai, ēģis netīc. Mirca, Valbedak, 32. gada. Dūmeles intācijām. Tā ir dunģiņu valoda, no Kurzemes, Ko es zinu, no Dundagas. tās bija, tas, kalps, pēc saimniekam gāja. Nu, Vienmēr. Laid otru. Un ir grūti savākt, vispār tie, kas ierakst, viņi nav tik labā kvalitātē. Un tāpēc jāvāc pašam. Grandāne Genuvepa. Dzīve pa dūmu. Visu laiku dzīvoju Peļšūs. Ja saņem miruši. 27. gads, 15. septembrī. Tēte mums numara atstāja mums mazus 4 bērni. Numara jis bija sarēni, Šis ir no Rudzāta pagasta. cik jau jis tur bija apbēts ar. Labi. Nu, lūk, ir dažādas metodas, ko izmanto runas atpazīšanā. Runas atpazīšana ir, kad no fonogrammas iegūst, teiksim, rakstītu tekstu. Nu, lūk, un šīs runas atpazīšanas metodas var izmantot arī attālumu mērīšanā starp valodām. Nu, tā tas notiek. Labi. Paldies.